No rīta mēs bijām oficiāli pieprasījuši pamiera pagarinājumu. Tas šobrīd nav taisnība. Jā, mēs joprojām esam ļoti iesaistīti šajās sarunās, šajās diskusijās. Jūs šonadēļ dzirdējāt tieši no viceprezidenta un prezidenta, ka šīs sarunas ir produktīvas un turpinās. Jā, un tāda ir situācija šobrīd. Es arī redzēju dažus ziņojumus par iespēju notikt klātienes diskusijām. Vēlreiz šīs diskusijas notiek, bet nekas nav oficiāls, kamēr to nedzirdat no mums šeit Baltijā namā. Mēs esam optimistiski par vienošanos. Prezidents to pieminēja vakar savā intervijā. Irānas interesēs ir izpildīt prezidenta prasības. Es domāju, ka viņš šajās sarunās ļoti skaidri norādīs savas sarkanās līnijas, arī otrai pusē, un tāpēc mēs turpinam vērot, kā šīs sarunas attīstās. Tagad vai šīs sarunas notiktu Islamabadā vai kur tās notiktu nākamajā kārtā? Tās visticamāk notiks tajā pašā vietā, kur iepriekšējā reizē. Jā, ar tiem pašiem. Es tikai vēlētos uzsvērt vienu punktu, kas ir svarīgs prezidentam. Jā, pakistānieši visu šo procesu laikā ir bijuši lieliski starpnieki. Mēs patiešām novērtējam viņu draudzību un pūles, lai panāktu šī līguma noslēgšanu. Viņi ir vienīgie starpnieki šajās sarunās. Lai gan daudzas valsts visā pasaulē vēlas piedāvāt palīdzību, prezidents uzskata, ka ir svarīgi turpināt veicināt šo saziņu caur pakistāniešiem, un tas arī turpinās notikt. Karolīne. Paldies, Karolīne. Cik daudz iespēju, vai jūs redzat, ka Irānai tiks noteikts papildus sankcijas? Un vai jūs jūtat, ka Amerikas Savienotās valstis šajā jautājumā saņem pietiekamu atbalstu no sabiedrotajiem? Bija vēstule, kas tika nosūtīta manam un dažiem citiem sabiedrotajiem, kurā tika ierosināts, ka varbūt sankcijas nav pietiekamas. Vai tas varētu būt arī sekretāram Vestam? Jā, ka sankcijas nav efektīvas un Amerikas Savienotās valstis vēlas. Es ļaušu atbildēt uz šo jautājumu finanšu ministram, kurš ir atbildīgs par sankcijām. Jā, es domāju, ka tas nav pareizs raksturojums. Vakar mēs paziņojām par operāciju ekonomiskās dusmas, un mēs jau vairāk nekā gadu turpinām maksimālu spiedienu uz irāņiem. Gan bloķējot maksājumus Irānas valstī, gan stingri izsekojot IRGC finanšu kontus. Viens no liktenīgajiem kļūdām, ko irāņi varēja pieļaut, bija bombardēt savus Persijas līča sadarbības padomes kaimiņus. Un tagad viņi ir gatavi būt daudz caurspīdīgāki attiecībā uz līdzekļiem vai veikt dziļāku analīzi, izmeklējot līdzekļus, kas tiek aizturēti viņu banku sistēmās. Tad mēs viņiem nosūtījām pieprasījumu, ka vēlamies iesaldēt vairāk IRGC vadības un jebkuru Irānas vadības locekļu līdzekļus. Otra lieta, ko mēs izdarījām, bija pateikt uzņēmumiem, pateikt valstīm, ja jūs pērkat Irānas naftu, ja Irānas nauda atrodas jūsu bankās, mēs tagad esam gatavi piemērot sekundārās sankcijas, kas ir ļoti stingrs pasākums. Un irāņiem ir jāzina, ka tas būs finanšu ekvivalents tam, ko mēs esam redzējuši militārajās darbībās. Tas ir piemērs kara paplašināšanai ekonomiskā ceļā. Nevis militāri, šī ir cita iespēja. Tieši tā. Sekretār, kāda bija koordinācija? Vai ir kādi jaunumi par ASV apdrošināšanas un pārapdrošināšanas programmu tankuģiem Hormuzas šaurumā, kungs? Tagad tas ir 40 miljārdi. To pārvalda DRC, un mēs ceram, ka kuģi varēs atgriezties kaut kādā normālā stāvoklī. Un tad viņi var vērsties DFC un pie mūsu privātā sektora partneriem un pieprasīt savu apdrošināšanu. Un ko jūs sakāt nervozajiem privātajiem kuģniecības uzņēmumiem, kuri domā, vai viņiem vajadzētu tuvoties šaurumam? Kā lūdzu? Ko jūs sakāt, vai iedrošināt kuģniecības uzņēmumus veikt pārvadājumus caur šaurumu? Domāju, ka mēs pagaidīsim un paskatīsimies, kad tie būs pastāvīgi atvērti, jo šis ir mehānisms. Kad mēs paziņojam, ka tas ir droši, viņiem arī ir jābūt apdrošināšanai. Londonas Lloyds šajā periodā piedzīvoja apdrošināšanas likmju kāpumu. Likmes joprojām ir ļoti augstas, tāpēc mēs vēlamies nodrošināt, ka ASV valdība no tā gūs peļņu, bet mēs vēlamies normalizēt un izveidot ekonomiski stabilu pamatu, lai kuģi varētu ienākt un iziet no Persijas līča tāpat kā pirms konflikta. Sekretārs. Karolīne, paldies. Paldies, Karolīne. Es vēlos apspriest divas tēmas, ja var. Nodokļu dienu un arī apstiprinājumu. Kevina Volša uzklausīšana ir ieplānota nākamajā nedēļā, bet senators Toms Tillis joprojām ir pret un paliek pie sava. Kā jūs pārliecināsiet senatoru Tomu Tillisu, lai viņš palīdzētu šo apstiprinājumu virzīt tālāk no komitejas?
Esmu pārliecināts, ka senators Toms Tillis vēlas labāko federālo rezervi sistēmai un Amerikas tautai. Viņš ir norādījis, ka Kevins Volšs ir lielisks kandidāts priekšsēdētāja amatam. Tāpēc dosimies uz noklausīšanām. Redzēsim, kur tad būsim. Jautāsim par nodokļu deklarāciju iesniegšanas dienu. Vai nodokļu ieguvumi, kurus jūs minējāt, pateicoties tam lielajam likumprojektam, kompensēt amerikāņu sašutumu, ja tā var teikt, par degvielas cenu $4 par galonu? Kā jau teicu, neviens nekad nav iebildes pret to, ka cilvēkiem ir vairāk naudas kabatā. Tātad amerikāņiem ir vairāk naudas, un viņi paši var izlemt, kā to tērēt. Un es vēlētos atgriezties pie virsstundu jautājuma, jo pagājušajā piekdienā biju Vestčesteras apgabalā un tikos ar vairākiem operatīvo dienestu darbiniekiem caur policijas arotbiedrībām. Un tie ir mūsu lieliskie policisti, ugunsdzēsēji, mūsu ātrās palīdzības šoferi. Visi tagad vēlas vairāk virsstundu darba. Un vai zināt, cik labi ir, ka viņi var būt iesaistīti un paturēt vairāk savas nopelnītās naudas? Prezidenta kungs? Paldies, viss kārtībā. Varbūt abiem. Un par prezidentu Trumpu? Vai 50% tarifu draudi pret Ķīnu joprojām ir spēkā, vai arī tagad pieminētā vēstuļu apmaiņa to izslēdz? Kā jūs zinat, prezidents runāja par vēstuli, kas bija starp viņu un prezidents Šī, kā arī par viņu saraksti. Prezidents Šī deva prezidentam pārliecību, ka viņa šī konflikta laikā Irānai ieročus nepiegādā, un šis solījums ir kaut kas, ko prezidenta administrācija rūpīgi uzrauga. Attiecībā uz tarifām, vai jums ir kādi jaunumi par to, sekretāra kungs? Par tarifām nezinu, bet man ir aktuāli dati par sankcijām. Irāna ir vai bija lielākā valsts, kas atbalsta terorismu. Ķīna iegādājās vairāk nekā 90% no tās naftas, jeb 8% no valsts enerģijas vajadzībām. Mēs uzskatām, ka šī blokāde šaurumā apturēs Ķīnas pirkumus. Bet es jums teikšu sekojošo. 1. Divas Ķīnas bankas saņēma vēstules no IFRS un ANEA, valsts kases departamenta. Es nenosauku šīs bankas, bet mēs viņiem teicām, ka ja mēs varēsim pierādīt, ka viņu kontos cirkulē Irānas nauda, mēs būsim gatavi piemērot sekundārās sankcijas. Vai jūs apsverat kādu papildu sankciju atvieglojumu, sekretāra kungs, valstīm, kuras šobrīd cieš, lai nodrošinātu vairāk naftas saviem sabiedrotajiem? Mēs vairs neatjaunosim vispārējo licenci Krievijas naftai, kā arī vispārējo licenci Irānas naftai. Atkārtoju, tā bija nafta, kas jau atradās uz ūdens pirms 11. marta. Pareizi, tātad tas viss jau ir izmantots. Atbildot uz jūsu jautājumu, finanšu ministri, kā tika norādīts, 53 miljoni amerikāņu jau ir izmantojuši šīs jaunās prezidenta nodokļu atlaides. Vai varētu pastāstīt par atvieglojumu, ko tas sniedz tieši strādājošās klases amerikāņiem, piemēram, viesmīļiem, bārmeņiem, virsstundu darbiniekiem, kā arī par ietekmi, kāda tam būs uz ekonomiku? Dažas lietas es varu jums pateikt. Domāju, ka Kelija ir ļoti populāra, bet starp pakalpojumu nozares darbiniekiem iespējams es esmu populārākais valdības ministrs Vašingtonā. Kad es parādos, durvju sargi, viesmīļi un viesmīles visi saka, paldies, ka nav nodokļi par dzeram naudu. Nesen es biju kādā uzkodu bārā Vestčesteras apgabalā un varēju redzēt, ka tas viņu vidū ir pilnīgs hīts. Runājot par to, kas notiek ar šiem cilvēkiem un ko mēs vēl nevaram saprast, bet vēlāk varēsim sniegt datus. Šie 52 miljoni nozīmē, cik cilvēku ir izmantojuši vismaz vienu no šīm ierīcēm. Tātad mēs ceram, ka visticamāk ir vairāki deklarētāji vai deklarētāji, kuri ir izmantojuši vismaz vairāk nekā vienu no šiem 4 galvenajiem priekšmetiem. Un paskatieties atkal, tas ir Amerika pirmajā vietā. Amerikāņu strādnieki saglabā vairāk savu naudu, tāpat kā tas notiek ar mūsu mazajiem uzņēmumiem. Ziniet, ja mēs atgriežamies un paskatāmies, kad mēs dzirdam kreisos runājam, ka tas bija nodokļu samazinājums miljonāriem un miljardieriem, viņi gribēja paaugstināt nodokļu likmi visiem, kas pelna vairāk nekā $500,000. Tas iznīcina mazos uzņēmumus. Paldies! Man ir jautājums sekretāram un pēc tam administratoram. Godātais sekretār, tā kā mēs tikko runājām par Ķīnu, ir pagājis nedaudz vairāk nekā gads kopš atbrīvošanas dienas. Un tirzniecības deficīts ir ievērojami samazinājies. Vai šie ieguvumi ir ilgtspējīgi, vai arī jūs uztraucaties par iespējamiem pretpasākumiem, kas varētu kaitēt šiem panākumiem?
Es patiesībā domāju, ka mēs turpināsim gūt panākumus attiecībā uz tirdzniecības deficīta samazināšanu ar Ķīnu. Kopš pagājušā gada vasaras attiecībās ir bijusi liela stabilitāte, un patiesībā šīs attiecības centrālais punkts ir spēcīga savstarpēja cieņa, kāda abiem līderiem ir vienam pret otru. Mana pieredze rāda, ka, kad komunikācija nāk no augšas, tad mēs sekojam šiem norādījumiem un vēlnēm. Mums bija tikšanās pussanā Korejā oktobrī. Mums būs valsts vizīte Pekinā. Tāpēc es sagaidu lielu stabilitāti attiecībās, bet ziniet, tas nenozīmē, ka mūsu tirdzniecības deficīts nevarētu turpināt samazināties. Aiziet! Turpini. Administratoram, es zinu, ka ir pasūtījumi un rūpnīcas aprīkojumi piegādes, un tie ir rekordu līmenī. Cik daudz mazo uzņēmumu SBA ir palīdzējusi ar aizdevumiem un atbalstu, ar aizdevumiem, lai tos atbalstītu? SBA pagājušajā gadā uzstādīja aizdevumu rekordu – $45 miljardus Trumpa vadībā, jo mazajiem uzņēmumiem tagad ir pieejams nepieciešamais kapitāls, lai attīstītos Amerikas Savienotajās valstīs. Mēs atkal esam kļuvuši par būvētāju nāciju, un mēs praksē redzam rūpnīcu paplašināšanos. Rezultātā mums ir rekorda PMI, kas ir iepirkumu vadītāja indeks jeb ražošanas paplašināšanās, kā arī 2 mēnešus pēc kārtas eksporta rekordi. Vērojot valsts stāvokli un tirdzniecības nelīdzsvarotību, redzama netaisnība pret amerikāņu strādnieku un rūpniecību. Mēs atjaunojam veselas nozares ar šo nodokļu reformu. Paldies, Karen. Man ir 2 jautājumi jums. Pirmais ir par Irānu. Otrais jautājums, ko vēlētos uzdot, ir par United Airlines. Par Irānu. Vai ir noteikts grafiks šai blokādei? Un kāds ir šīs spiediena intensitātes līmenis, ko piemēro Zeva, kā minēja prezidents Trumps, vai citas amatpersonas? Protams. Es nekad nenoteikšu termiņus Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vārdā. Bet attiecībā uz šo blokādi, kā jūs zināt, tas ir pilnībā ieviests un tiek piemērots visu nacionalitāšu kuģiem, kas ienāk vai iziet no Irānas ostām. Es vēlos šo punktu padarīt skaidru. Es arī esmu redzējis dažas nepareizas ziņas par to. Tas attiecās uz visām Irānas ostām Arābu līcī un Omānas līcī. Un mūsu zemes spēki reģionā atbalsta kuģošanas brīvību kuģiem, kas pārvietojas caur ne Irānas ostām. Es zinu, ka daži preses pārstāvji par to bija apjukuši. Mēs atbalstam kuģošanas brīvību tikai ne tankuģiem vai kuģiem, kas sniedz labumu Irānas ekonomikai, kamēr sarunas turpinās. Un tagad par United. Bija ziņojumi, ka United izpilddirektors ierosināja apvienošanos ar American Airlines. Tas ietekmētu 10 miljonu amerikāņu. Ak, tas tika ierosināts sanāksmē ar prezidentu Trumpu. Vai tā ir apvienošanās, kurai viņš vēlas kādu atbalstu? Mums nav nostājas, un mēs to nekomentējam. Zinu, ka tā ir privātā sektora ierosināta ideja, bet tā nenāca no prezidenta vai Baltā nama. Palāta nav paudusi viedokli un pašlaik par šo jautājumu neizsakās. Džon, var turpināt? Liels paldies, Karolīna. Tas ir sekretārei Vicentei. Nākamās nedēļas pirmdienā importētāji varēs sākt pieprasīt muitas nodevu atmaksu. Un pēc manas rīcībā esošās informācijas $127 miljonu ir atbilstoši atmaksai. Kāds ir šis process? Kā, piemēram, pārvadātājs vai importētājs var pieprasīt šāda veida atmaksu pa tālru? Tās nav valsts kases līdzekļi. Mēs vienkārši samaksātu summu, kas ir CPB pārvaldībā. Jā, tad izskaidro šo procesu. Es saprotu, ka jūs neīstenojat programmu. Kā tas darbojas praksē? Ja jūs esat importētājs un esat samaksājis šīs nodevas, bet augstākā tiesa tās atzina par nelikumīgām, kā viņi atgūst šo naudu? Viņi sazinātos ar CPB, un es domāju, ka skaitlis, kuru jūs minat, ir tas, tātad šī ir summa tiem, kuri jau ir pieprasījuši atmaksu. Tātad viņi jau ir, tas ir procesā, un jūs zināt, redzēsim, kāds būs šī procesa grafiks. Vai tas ietekmēs zila un civas ekonomiku? Vai visi šie atmaksājumi nāks no zila valsts kases? Atkal, mums būs jāskatās, kas notiks. Un būs jāskatās. Mums būs jāredz, ko uzņēmumi ar to darīs. Tikai lai būtu skaidrs. Pateicoties augstākajai tiesai, daļa no šīs naudas atgriežas Ķīnā. Tātad tas ietekmēs zila ekonomiku? Es nezinu. Prasīga. Jautājums sekretāram Blinkenam. Arī turpināt. Sekretār, jūs šonedēļ intervijā tikāt citāts sakot, ka starptautiskās drošības vārdā ir vērts ciest zināmas ekonomiskas grūtības.
Tā ir šīs valdības vēsts vēlētājiem augsto degvielas cenu laikā. Ka pirms parlamenta vēlēšanām ir vērts izturēt šīs grūtības, jā, tā ir. Galvenā vēsts ir ļoti īstermiņa svārstības, lai iegūtu ilgtermiņa ieguvumus. Tieši tā, un Dani, ja es varu tam ko piebilst, tu zini, prezidents ir bijis ļoti skaidrs, atkal tāpat kā sekretārs tikko teica, ka šis ir īstermiņa traucējums. Ilgtermiņa stratēģiskā mērķa vārdā, lai nodrošinātu, ka galvenais valsts terorisma atbalstītājs pasaulē nevar iegūt kodolieroci. Un tas ir labi Amerikas tautai, tas ir labi cilvēkiem visā pasaulē. Kā prezidents un viņa ekonomikas un enerģētikas komanda ir vairāk kārt paziņojuši. Tiklīdz sarunas ar Irānu būs pabeigtas un šaurums tiks atvērts, mēs ceram, ka benzīna cenas samazināsies. Paldies Dievam, mums ir administrācija, kas tic Amerikas enerģētiskajai pārākumam un degvielas cenu samazināšanai uzpildes stacijās. Skatieties, kā benzīna cenas ir samazinājušās pēdējā gada laikā, kopš šīs prezidents stājās amatā. Tas ir kliedzošs kontrasts ar iepriekšējo administrāciju un šīs pilsētas demokrātiem, kas uzskata, ka mūsu vietējās enerģētikas nozares attīstību vajadzētu apgrūtināt, kas uzskata, ka mūsu vērtīgākie resursi būtu jāimportē, kas uzskata, ka jāīsteno politikas, kas radījušas vissmagāko inflācijas krīzi vēsturē. Tātad prezidents Trumps izveidoja pasaulē lielāko ekonomiku jau iepriekš. Ak, viņš to dara atkal. Mums ir šis īstermiņa pārtraukums, bet tas nav vērsts uz mērķi nodrošināt, ka šiem teroristiem nav kodolbumbas. Dženifer, es tikai pajokoju.